Esiet sveicināti Svetbanka ilgtspējas podkāstā. Mani sauc Jānis Krops, un pēc vasaras brīvlaika esam atgriezušies atkal ar ierakstiem. Mans mērķis ir runāt, ja pirmajā sarunā mēs vispār runājām par ilgtspēju kā tādu, kādā posmā mēs atrodamies, tad mans mērķis arī šajā visā ciklā ir parunāt arī ar uzņēmumiem, kas turpina ieguldīt un strādāt ilgtspējas jomā. Un tāpēc šodien saruna ar TET ilgtspējas attīstības direktori Adriānu Kauliņu. Labdien, Adriāna! Labdien! Izvēlējos TET, tāpēc, ka TET ir viens no tiem uzņēmumiem, kas vēl joprojām runā par ilgtspēju kā nākotnes vajadzību, lai pareizi būtu teikt arī tagadnes vajadzību, kam ir liela nozīme nākotnē. Ja mēs skatāmies, par ilgtspēju runāts visādos veidos. Ir bijis moderni, ir bijis izdevīgi, tagad laikam ir pienācis tas brīdis paprasīt, vai ir vērts turpināt, un vai tā tiešām ir pārliecība. Un ja mēs skatāmies, kāpēc šā brīža apstākļos uzņēmumiem, kā piemēram arī TET, vispār turpināt darboties ilgtspējas jomā? Tad mēs varam, protams, arī parunāt plašāk par pasaules, par Latvijas kontekstu, bet ja mēs tieši sākam ar TET perspektīvu, tur ir ļoti vienkārša matemātika. Pirmkārt, šos dažādos ilgtspējas aspektus prasa viena daļa mūsu klienti, kas visbiežāk ir starptautiskie klienti. Īstenībā pēdējā laikā arī valsts dažādos iepirkumos lēnā garā sāk parādīties dažādi ilgtspējas aspekti. Tie gan parasti ir ietērpti, varbūt, zem datu centru suverenitātes karoga, bet principā runā arī par šīm te atjaunīgās elektrības un apritīgumu un dažādiem šiem te aspektiem. Ar to domu, ka viņi būtu noturīgāki pret pārāvumiem, uzbrukumiem, tam līdzīgi? Par to, ka mēs esam paši ar saviem resursiem varam nodrošināt, pašpietiekam, ka mēs esam. Bet tātad, no vienas puses ir šie te starptautiskie klienti, kuriem nav vienalga, ar ko viņi sadarbojās, un mēs gribam būt tāds ērts sadarbības partneris, lai nav galva klientiem jāsāp par partnera atbilstības jautājumiem. Un tas ir, kāpēc mēs uzturam to savu ilgtspējas dienas kārtību. Mēs arī dzīvojam ļoti zemā startā, domājot par eksportu partneriem, jo mums piemēram, ir ļoti aktīvi eksporta partneri Ukrainā. Tur varbūt ilgtspējas jautājumi nav īpaši aktuāli, bet mēs dažādos biznesa virzienos skatāmies Eiropas virzienā un, piemēram, datu centru biznesa jomā. Un mēs sagaidām, ka tur šīs prasības varētu būt aktuālas. Un ilgtspēja jau nav tāda lieta, kur tu šīs te visas prakses vari iedibināt tur nedēļas laikā. Vakar nebija, šodien ir. Līdz ar to tas zemais starts nozīmē, ka mums ir visas prakses sistēmas darboties spējīgas. Mēs tur tagad esam posmā, kad mēs varam visu kaut ko tur uzlabot un pilnveidot. Bet tas ir tāds, lai tev šodien būtu, tev bija jādara vakar. Otra lieta ir tomēr arī uzņēmumā vadības komandu, tā skaitā valdes padomas, arī tas redzējums par to, kas ir mūsdienīgs uzņēmums un kādiem parametriem ir jāatbilst mūsdienīgam uzņēmumam. Un tur ir tas plašais skatījums uz lietām, ka tev ir jārēķinās tur ar resursiem, ar vides aspektiem, ar cilvēku aspektiem, ar dažādiem tur cilvēktiesību jautājumiem. Restīvi ilgtspēja tajā plašajā mērogā, nevis tikai zaļums, nevis tikai, vai man būs pieeja resursiem, bet kaut vai tas, kā jūtas mani darbinieki vai darbinieki motivēti. Tā skaitā darbinieki, tā skaitā pārvaldības jautājumi, viss tas pārskatāmība un godīga konkurence un tur pret korupciju un visas šīs lietas. Un arī darbinieki. Jā, ir viena daļa darbinieku, kuriem šis nav nozīmīgs jautājums, un tad ir daļa darbinieku, kuriem ir būtiski strādāt uzņēmumā, kuram šis jautājums ir dienas kārtībā, kas rēķinās ar tādiem punktiem. Ko TET darbinieks iegūst no TET kā ilgtspējīga uzņēmuma, izņemot tikai to, ka varbūt ir lepnums, ka es strādāju modernā uzņēmumā? Vai ir kaut kāds taustāms labums? Tur neapšaubāmi. Tie arī ir visi
visāda veida ērtības un ieguvumi, tur darbinieku labumu programma, tur attālinātas, tur strādāšana, tur pārliecība, ka mana alga ir tur taisnīga, tur zinu, ka ir risinājumi, kā man iestāties par savām tur tiesībām kaut kādos tur strīda situācijā. Es domāju, tā ir tā pārliecība par tādu drošu nodarbinātību un, ka tev aiz muguras ir sistēmas, ko tu vari paļauties dažādos gadījumos, un plus vēl visādi jauki benefiti, tāpēc, ka darbinieks cenšas būt labs darba devējs, ka viņam nav viena alga, ka viņš sacenšas un konkurē par manu uzmanību, par manu labvēlību, par manu patiku. Kā tur laikam kādreiz teica, lielākais iemesls, kāpēc bieži vien cilvēki paši aiziet, tāpēc, ka viņi jūtas nenovērtēti. Ja pa mani cīnās, tas jau ir vērtējums. Atgriežoties pie tā stāsta par klientiem, labi, liels uzsvars ir tie starptautiskie klienti, kuriem ir svarīgi, cik uzsvars liels uz ilgtspēju ir vietējiem privātpersonu klientiem. Vai Latvijas iedzīvotāji interesē tas, ka TET ir ilgtspējīgs uzņēmums, ja pilnīgi vienalga tajā vidas apziņā? Zini, tajā brīdī, kad man būs jāizdara, man kā privātpersonai būtu jāizdara izvēle, vai es maksāšu eiro vairāk un sadarbošos ar šo uzņēmumu. Tajā līmenī tas nestrādās, bet tādā simpātiju līmenī attiecībā pret zīmolu, es domāju, ka tas nostrādā gan. Tie vienādas izvēles kritēriji, tad es labāk ņemu to, kas vēl piedāvām ir ilgtspējīgs. Jā. Vecais piemērs par tām akmeņoglēm. Ja TET strādātu uz akmeņogļu resursu, tad es teiktu, es saprotu pilnībā ilgtspējas jautājumu, tas ir risks biznesam, akmeņoglis vienkārši vienā brīdī nebūs, kā tad tu kurbulēsi to savu katlu, kas dzen uz priekšu to biznesu. Vai TETam ir arī tādi riski, piemēram, ka ilgtspēja ļauj samazināt kaut kādus nākotnes izaugsmes riskus, ka, piemēram, elektrība, ko jūs pārdodat, vienā brīdī var vienkārši nebūt vai pārāk dārga būt, vai ir arī kaut kāds aspekts tajā zaļajā virzienā? Tie dažādie aspekti, viņi mēdz būt ļoti tipiski dažādām nozarēm. Tur dzelzceļam būs visās valstīs viens un tās pašas izaicinājumi, un tāpat telko visās valstīs būs citi izaicinājumi. Un tad tādam uzņēmumam, kas ir kā TET, kas ir telko izcelsmes, bet diezgan plašs jau diversificēts informācijas komunikāciju tehnoloģiju uzņēmums, tur principā ir ļoti tipiskas lietas, ar ko mēs strādājam. Pirmais ir enerģija. Un kas ir interesanti, Latvijā tas narratīvs nav ļoti populārs, bet Eiropā gan. Tur jau par zaļo enerģiju runā nevis tāpēc, ka tas būtu lētāk vai tāpēc, ka tas labi izskatās, bet uz globālo šo te drastisko pārmaiņu fona tās iedod kaut kādu paredzamību par cenu, par to, ka tā elektrība tev būs un ka viņa būs par noteiktu cenu. Nevis tur dārgāka, lētāka, bet ka tu vari to resursu rēķināties. Un Latvijā mums drusciņ tā situācija un tas narratīvs ir atšķirīgs no Eiropas, un īstenībā lielā mērā tas ir saistīts ar to, pie kāda secinājuma nonāk par ļoti dažādām tautsaimniecības sfērām runājot par šo mūsu nelielo tirgu. Ja, jo tikko mums ir neliels tirgus, kas ir Latvijas uzņēmuma lielākais izaicinājums? Šī te principā cīnīšanās ar izdevumiem. Ja mums visu laiku ir visās jomās, visos uzņēmumos, mums ir par īsu. Jā, nevis maksimizēt ienākumus, vēl vairāk ieņemt, bet samazināt, lai būtu vairāk. Ja tu strādā tikai Latvijas tirgu, ja tu esi nodefinējis Latvijas tirgu, tad tas ir tev visu laiku ir jāstrādā uz izmaksu optimizēšanu ar vien vairāk un vairāk. Un tāpēc, un tādos apstākļos, arī tur tām dažādām ilgspējas iniciatīvām, viņām nevienmēr iznāk tas ekonomiskais izdevīgums vai business case latviski sakot. Un tāpēc mēs bieži vien atsakamies no tādām lietām, kas ir pieejamas lielākos tirgos. Un man liekas, bija tāds lielisks
lieliska atziņa vienā no intervijām, ko es nesen lasīju ar Prime Prometics, man liekas, kas ir tas kosmētikas uzņēmums draugiem grupai piedarošs, kur pēkšņi izrādījās, ka latviešu izcelsmes ir viens brīnišķīgs kosmētikas uzņēmums, kas pasaulē pelna miljonus. Un tur bija brīnišķīga atziņa, ka tā ņemšanās, tā biznesa ņemšanās jau ir tieši tikpat liela, vai tu strādā uz lielu tirgu vai uz mazu tirgu, tikai jautājums, kāda ir tavam ieguldījumam tā atdeve. Ja, jo, teiksim, ņemies lielajā mērogā. Tu ņemies lielajā mērogā, un tur tad arī sanāk visa šī ekonomiskā atdeve, tur tad arī ir tas vērtības, ilgtspējas iniciatīvām, kas mums, kur mums Latvijā tas narratīvs nojūk, jo mums vienkārši tā, ka tirgus ir pa mazu, tas arī ir pa īsu. Bet sistēma aizgāja prom no tās sākotnējās domas, kas tad IKT uzņēmumiem ir būtiskās lietas. Ja? Tātad enerģija un enerģijas atjaunīgums teiksim, vispār AI tagad sfērā enerģija ir jaunais deficīts, un jebkura enerģija īstenībā jau ir laba, un kur nu vēl atjaunīgā. Un otrā lieta iekārtas kā resurss, tur iekārtu apritīgums. Cik ilgi mēs izmantojam rūterus, vadus, visu kaut ko tam? Cik ilgi mēs izmantojam, kā mēs varam pārizmantot, kā mēs varam atjaunot, kā mēs varam tur utilizēt tā, lai pēc tam tas ir tālāk apstrādājums un izmantojams. Un, ja mēs atgriežamies pie tās sākotnējā uzstādījuma nozarēm tipiskās lietas, tad IKT nav tā kritiskā jomā ilgtspējas ziņā, kur nozarē būtu tur milzīgi izaicinājumi pārveidot savu darbību, jo kaut kas beigsies. Nezinu, atšķirībā no lauksaimniecības, kur tur ir ļoti drastiski klimata ietekme vai, nezinu, tam pašam tur degvielas biznesam vai, nezinu, dzelzceļam, kuram beidzās viena tipā pārvadājamie objekti un tagad jādomā, ko tālāk darīt. Bet kā jūs tiekat galā, piemēram, ar to, es nezinu, katram mājās ir vismaz viens rūteris, vēl kaut kāda loriņa salikt kopā. Kā mazina to pēdu tieši caur, plastmasa mikroshēmas vadi un kas tik vēl nē? Jūsu iekārtu dzīves ilgums ir pietiekami ilgs. Tas nav stāsts tā kā par tiem iPhone'iem, kas saka, ja katrus 2 gadus jāmaina, tāpēc, ka vajag modernu jaunāku. Šīs klientu iekārtas mēs, protams, cenšamies turēt apritē pēc iespējas ilgāk, jo, tajā lietotāja posmā, kurā mēs esam šo iekārtu apritē, tas labākais ir, ka mēs varam šīs iekārtas pēc iespējas ilgāk izmantot, respektīvi vienam klientam beidzoties līgumam, iekārta tiek atgriezta, apskatīta vai darbošanās kārtībā, un viņi iet uz nākošajām mājām dzīvot. Protams, tas vienmēr iet balansā ar to, ka ir jāiet līdz tehnoloģijām. Ja? Tur vienmēr ir tas kompromiss. 20-gadīgs rūteris nepavilks vairāk. Jā, pilnvērtīgi ilgu lietošanu un moderno tehnoloģiju. Un tur mēs kaut kā to balansu atrodam. Tas, ko vēl mēs mēģinām ekstrā darīt, ir mūsu viens tāds, faktiski jaunākais projekts no pagājušā gada, šo te atjaunotās tehnikas, šīs te kategorijas ieviešana tirdzniecībā. Un te es runāju tieši par telefoniem, par datoriem, par klēpjdatoriem, par planšetēm, bet tās jau ir lietotāja ierīces. Un beidzot, tas tirgus ir tik tālu attīstījies, ka ir vairāki labi piegādātāji, kas spēj nodrošināt šīs te garantēti kvalitatīvās, autorizētos servisos atjaunotās ražotāju ierīces. Ierīces. Un tas, ko mēs
gribam mudināt klientus, lai šī kategorija ieietās tirzniecībā, jo varbūt mums arī ir joprojām sabiedrībā kaut kādi aizspriedumi par to, sazin, kā tur tas ir lietots, kāds tas ir kvalitāte, kāds tur ir skats. Tas nav gluži beigās, visticamāk, mans telefons tagad darbojas lēnāk, jo bija lietots un ne tā lietots kaut kā. Un tad saprast, ka šīs atjaunotie telefoni, principā, viņi darbojās kā jauni, tikai maksā mazāk, un tur ir, pirmkārtām jau lietotājiem ir labs ieguvums, finansiāls ieguvums, un tad vēl arī tā ierīce apritē turpina būt ilgāk. Un protams, redz, kur parādās te nav tas stāsts par to, ka kaut kas izbeigsies, bet šis varbūt ir jauns biznesa virziens. Kas transformēsies. Jā, kas varētu būt jauns virziens, jauni ieņēmumi un pie reizes arī veicina šo te būtisko apratīgumu tēmu, un tas arī ir viens virziens, kā tā lieta var attīstīties. Pieminēja, tirgus beidzot ir nobriedis uz šo. Tas atkal nozīmē, ka mēs kā sabiedrība esam tomēr paaugušies uz augšu tajā izpratnē. Ka mēs vairs nekratamies nost, lietots, tad jau labāk nē, ka mēs pamazām sākam domāt, vai man vajag to telefonu par nosacītu 1300 eiro jaunu, bet varbūt par 700 lietotu. Zinām, man liekas, viss tā attīstība vienmēr notiek no tā mētāšanās no viena grāvja otrā, jo, teiksim, ja mēs atceramies tur pagājušā gadsimta beigu pieredzi, kad mēs tomēr tādā diezgan lielā nabadzībā dzīvojam, un tad no tās tiekot ārā, tad mums gribējās visu jaunāko, skaistāko, labāko, un tas periods varbūt arī ir izdzīvots, un tad ir kaut kādas kategorijas, kur mēs atzīstam, ka tas vidusceļš ir absolūti ok. Jā. Un īstenībā jau ar pašu ilgtspēju, kā ar jomu, notiek tieši tas pats, jo, teiksim, tas ilgtspējas uzplaukums kaut kādos tur 2022. Gadā, tas lielais hypes, kas bija, kur tā kā lielo uzsvaru paņēma, tas ziņošanas standarti, tur procesi, tur auditējamība, koncepti un tie ilgtspējas tēmu, caur regulējumu viņi uznes viņu virsotnē, bet viņi arī ierāva grāvī, jo viņi beigās to tēmu padarīja tik grūtu un tik nesaprotamu, kas tā kā normālam uzņēmējam vispār nebija saprotams, par ko ir tas koncepts, par ko ir koncepts, to varbūt saprata tur procesu, auditu, tur ANO, UNESCO, visu šī starptautisko organizāciju, konvenciju, cilvēktiesību, tie visi saistītie cilvēki, bet ne uzņēmējs parastais. Un tad šis regulējums viņš tiek atslābināts, un tad ir varbūt otrs tas nolieguma grāvis, ja nekas no šī mums nav vajadzīgs, tas viss ir izdomājums, kā te nesenajā vētrā, kur dažas stundas pirms vētras, kad vēl šī vētra nebija manāma, bija virknē ļaudis, kas sociālajos tīklos, tur lika tos savas pārdomas ļoti pašpārliecinātā tonī, kad paskatieties pa logu, zilas debesis, kāda vētra, tas viss ir izdomāts. Jā, teicienu klusums pirms vētras viņi nav dzirdējuši. Un tur viņu slavas moments bija varbūt tur dažas stundas garš, un tāpat tiem, kas ir tie, teiksim, to visu šo jautājumu būtiskuma, ilgtspējas jautājumu būtiskuma noliedzēju, tas slavas moments viņš varētu būt ilgāks, jo tur tās sekas nav tik pāris stundu attālumā, bet princips jau ir viens un tas pats. Mēs bijām no viena grāvi, tagad mēs tur bijām nolieguma grāvī, un tad jau beigās mēs nostabilizēsimies tam ceļam pa vidu, un būs tas optimālais variants atrasts, jo arī es lasu ilgtspējas jaunumus tādā ESG Today, tāds portāls, kur no visas pasaules parādās, kas tur kaut kādas tur notiek lietas. Un tur ir diezgan uzskatāmi redzams, ka varbūt no tāda mārketingā un tāda entuziasma fāzes ir notiek pāriešana tādā superpragmatiskā fāzē, kur īstenībā projekti ilgtspējas jomā joprojām tiek realizēti, lielākoties enerģijas jomā.
Finanses joprojām nav atteikušās no ilgtspējas tēmas, no ilgtspējas kvalitātes dažādos tur ieguldījumu veidos un formātos. Aktuāli ir visi šie klimata pielāgošanās risinājumi, jo brīdī, kad mēs pieredzam izpausmes, vai tas ir tur 40 grādu ilgstošs karstums vai vētra, ja mums ir daudz lielāka izpratne par to, ka tā pielāgošanās klimata maiņām ir lieta, ko nevar ignorēt. Mēs runājam par, vai šie projekti ir daudz runā par dažādām kritiskajām izēvielām, par piegādes ķēžu stabilitāti un drošību un par tādu strateģisko neatkarību, kas ir, teiksim, tā Eiropas suverenitāte. Faktiski ilgtspējai šobrīd ir cits kažoks uzvilkts. Ja? Tā ir pārģērbusies par tādu konkurētspējas, noturības un suverenitātes stāstu. Varbūt iepriekš tam, kas tur bija ziņošanas formāts tāds un šitāds. Bet vai tam ir ietekme arī tajā, ka aizvien tagad arī bija pārmaiņas, kad mazāk to ziņošanu prasa? Piemēram, labi, banku nozarē tas regulatīvais stāsts nav beidzies. Tāpat prasa zaļināt tos portfeļus, tāpat ir regulators, kas izstrādā vadlīnijas tur arī gan lauksaimniecībai, gan mežstrādē, un tev finansējot, tas negrib agri vai vēl būs jāņem vērā. Vai šobrīd ir atslābis tas tvērums, ko tā kā regulatīvi prasīja? Tāpēc tie uzņēmēji aiziet tajā pragmatismā, ka daļa saka, tagad var to nedarīt, jo pātaga ir pazudusi. Un tikai daži redz to burkānu, kāpēc ir vērts turpināt. Ziņošana, tur faktiski ir divas lietas. Ziņošana no vienas puses iedod struktūru, kas ir tie kritēriji, uz kuriem tev noteiktā jomā, pēc kuriem tev ir jāvedās. Ja kā tu saki, tur lauksaimniecībā būtu šitas apdrošināšanās, šitas nekustamā īpašumā tās. Pati par sevi jau ilgtspējas ziņošanai ir maza vērtība. Labi, es savam tur ietekmes pusē tad pastāstu, ko es esmu izdarījis, bet skaists ziņojums jau nepalīdz uzņēmumu padarīt ilgtspējīgāku. Un vairāk laika veltīt kaut kādu lietu darīšanai pēc būtības un enerģiju un domu kapacitāti, nevis tur uztraukties, vai tur man ir pietiekoši labi piedokumentēts, un vai tur nav kaut kas ne tā interpretējams, un vārdu kārtība vai ir pareizā. Vai saturs nāk pirms formas, vai otrādi forma nomāca saturu? Jā, jo tieši tā. Tur bija ļoti liels uzsvars arī uz to formu, un tad mums ir varbūt vairāk brīvas, tā skaitā arī domu kapacitātes domāt par esošām, faktiski darāmajām lietām. Un, piemēram, Tetam tagad Salaspilī rudenī darbu sāks jauns datu centrs, un tur mums izdevās salikt to projektu tādu, lai arī ieviestu siltuma atdošanu. Un tā ir reāli pievienotā vērtība, ja šis te atlikuma siltums, kas aiziet pilsētas apsildē, pretī saņemot atkal atdzesētu šķidrumu, kas palīdz dzesēt un tādējādi samazina vajadzību pēc dzesēšanas. Kapacitāšu iepirkšanas. Un attiecīgi, tur mazāk elektrība, tev vajag mazāk emisijas no tā tev sanāk. Un, protams, arī ir tas mazā tirgus efekts, jo tas nebija tāds super viegli realizējums projekts. Tur vajadzēja ļoti daudzām lietām sakrist, gan no mūsu puses, cik liels būs tas centrs, cik liels būs IT jaudas, cik liels būs šis atlikuma siltums, lai viņi vispār varētu apsvērt, kādam atdot, cik interesēts ir otra puse, tādu paņemt pretī, kāda ir tur tā fiziskā ģeolokācija, lai viņi varētu paņemt pretī. Un droši vien, pavasarī bija uz vienu tādu globālu datu centru konferenci, un ir valstis, kur jau tas ir tādas tur super pašsaprotama lieta, ka tas mums katrā datu centrā ir. Nezinu, tur Dānijā, piemēram. Ja. Un tad ir atkal tās mazās valstis, kur tev ir tur papildus pūles jāpieliek, lai tu šāda tipa projektu spētu norealizēt tieši dēļ šī te tirgus
Nelielā izmēra dēļ. Negribās baigi iet priekšvēlēšanu laikā, bet tad mēs vēl paši dzirdam, kā mūsu politiķi strīdās, kāpēc mēs paši tur valsts mērogā siltumu neatdodam atpakaļ, bet izpūšam gaisā. Principā tam būtu jābūt valsts pamatā, vai ne? Ka mēs esam pēc iespējas efektīvāki un neko nepūšam ārā, ja to var pārvērst naudā. Mēs ļoti daudz izrunājāmies par tām globālajām lietām apkārt un par, bet ir viens aspekts, kas man paliek vēl pagaidām neizrunāts. Darbs ar sabiedrību. Swedbank kontekstā mēs ļoti lielu uzsvaru liekam uz finanšu pratību, ka tas ir veids, kā mēs arī palīdzam sabiedrībai saprast to savu finanšu pratību, finanšu labklājību, finanšu noturību, vispār, lai tā labklājība būtu pēc iespējas ilgāka, lielāka, ietekmīgāka. Tad gadījumā jūs arī strādājat ar sabiedrību tieši caur kiberdrošības izpratni. Kā tas palīdz sabiedrībai kļūt labākai? Redz atkal, tas, ko es iepriekš teicu, ka principā katrai nozarei jau ir diezgan paredzams tajās jomas, kurā šis ilgtspējas darbs tiek ieguldīts finanšu pratībā, banku ziņā, digitālā pratībā, tad IKT jomas uzņēmumiem. Kopumā jau digitalizācija viņa ir super līdzeklis, kā mēs mūsdienās mācāmies, strādājam, kārtojam lietas ar valsts pārvaldi, dzīvojam savu sociālo dzīvi. Tas viss ir daudz bagātīgākas iespējas, ja tev ir šīs te digitālās prasmes, tava darba efektivitātei, stundas, kas tev jāveltā darbam, ja tu māki izmantot digitālos rīkus, tava dzīve spēj būt super vieglāka, kvalitatīvāka, un vairāk laika tu vari pavadīt lietām, kas tev tiešām patīk. Un skaidrs ir šī te prasme, un otrs ir cieši ar šo pirmo saistīts. Mūsdienās arī tā ir tā drošība, kas faktiski... Lai tu apzinātos, ko tu dari. Lai tu apzinātos, ko tu dari, jo tikpat daudz, cik tev šī te jomā spēja iedot iespējas, ja tu neesi apzināts un prasmīgs un gudrs lietotājs, tā digitālā pasaule tev spēja apdraudēt, un tur jau vairāk nav... Ka ar mani tas nekad nenotiks, tas tikai laika jautājums, kad ar mani tas notiks. Un, principā es pajautāju, sāku jautājumu no banku nozares puses, aizgāju tā kā uz IKT pusi, un mēs atgriežamies principā atpakaļ uz banku nozares pusi, krāpšanas tēma. Ļoti lielos gadījumos, biežos gadījumos mēs varam redzēt, ka apkrāp tikai tāpēc, ka nav piesardzības, nav šīs kritiskās domāšanas un atkal izpratne par kiberdrošību kā tādu, ka mēs pārāk viegli uzticamies, pārāk viegli izdodam tos datus ārā un tam līdzīgi. Cilvēciskais faktors, jā. Redzēt, tur tehnoloģijas un uzņēmumi spēja virkni rīkus iedot, kas mūs pasargā. Ja? Tur, teiksim, arī tam pašam tētam ir šis drošības rīks, kas samazina varbūtību, ka tu ieies tajā ļaundarīgajā vietnē vai kas atvairīs šos mēģinājumus tavā ierīcē kaut ko ļaunu iesūtīt. Ir apdrošināšana, ja tev tomēr tu esi trāpījis uz kaut ko sliktu, tad tu arī kaut kā tur vismaz lielos zaudējumos tu neiedzīvosies, bet vienmēr paliek tas cilvēciskais faktors, kuru vienīgi var uztrenēt tās pašas, phishinga vēstules, atpazīt. Kritiskā domāšana ir treniņa jautājums. Kritiskā domāšana un principā tā ir. Tas tāds iemācīšanās jautājums. Tas, tur nav runa par to, ir vai nav talants, bet tas ir iemācīšanās jautājums. Praksa, principā, ieraduma veidošana. Viens tāds, varbūt nedaudz slideni jautājums par ierīču nodrošināšanu ar lielāku drošību un tam līdzīgi. Es zinu, ka teleoperatori ir tādi, kas piedāvā to kā papildus maksas pakalpojumu. Tam tas arī ir kaut kāds maksas pakalpojums, tas ir bezmaksas. Ir vairāk līmeņi, ir šajās tajās klientā ierīcēs, tur modēmos rūteros ir zinām drošības līmenis iebūvēts pēc noklusējuma, bet tād ir papildus
pakalpojums, kuru tu vari piepirkt klāt, un tas ir maksas pakalpojums, bet tirgu eksistē arī bezmaksas rīki. Bet te vienmēr ir drusciņi arī tāds, tas kompromiss starp drošību un lietošanas ērtumu, jo šie rīki viņi arī tavu lietotāju pieredzi ietekmē. Ja? Tev sāk dažas lapas kļūt nepiekļūstamas vai funkcionalitātes lapās. Tas vienmēr lapās. Nāk ar kaut ko ierobežojušu. Tas nāk ar to ierobežojušu, un tad ir tā lieta par to katru risinājumu, ja, cik tā drošība tiek balansēta ar to tavu lietošanas spēju ierobežojumu. Tas tā kā mūsu pusē mēs vienmēr runājam. Krāpšanu var mēģināt ierobežot, atslēdzot zibmaksājumus, lai tā nauda neaizskrien nekur. Naudu novilks nākamā nedēļa pirmdien, bet vai mēs būsim gatavi paši gaidīt to nedēļu, ka man draugs atskaitīs naudu, piemēram, pēc vakardienas alus dzeršanas? Visticamāk, ka nē, mēs gribam uzreiz, un tagad mēs esam pieraduši pie tā ērtuma, un tā kā tas skar tomēr mazāko klientu daļu, tad lielākais vairums pateiks, nē, paldies, es gribu, lai ir ātri, zibenīgi, nevis ierobežojoši. Jā, redz, atkal vēl viena joma, kur ir tas kompromiss starp diviem aspektiem, tā risinājuma ieviešanā starp lietošanas ērtumu un drošību, vai iepriekš mēs runājām par iekārtu ilgu kalpošanu un tehnoloģiju modernitāti, ja, tur vienmēr ir vidusceļš. Kompromiss jāmeklē. Pēdējais jautājums, ko es vienmēr prasu sarunās, tā kā ar skatu nākotnē. Kāds būtu tavs vērtējums? Ilgtspēja tomēr ies atkal tajā kvalitatīvajā dziļumā, vai būs kaut kāds atslābums, jo sarunas laikā arī mēs runājam par to energodrošību, Eiropas noturību, un tad vienmēr kritiķi saka, jā, bet paskaties, ko es te šķiroju savus piena pakas, kad kur Irānas Hormuz šaurumu tajā konfliktā spridzina augšā visu pēc kārtas, ja, tur tā man piena paka neko nenozīmē. Piekrist var, bet skaidrs, ka tas ir kaut kas cits, tas ir atkal tas cits grāvis, kurā mēs braucam. Vai ilgtspēja ir kaut kas tāds, kur mēs ejam tajā kvalitatīvajā dziļumā tagad? Es domāju, ka ilgtspēja nostabilizēsies uz tā vidusceļa un ies nevis no grāvja uz grāvu, bet pa ceļa vidu. Un, kas ir ļoti interesanti, tad, ja mēs šo principu, šo konceptu mēs nopērkam, mums vienā brīdī sāk kļūt neērti dzīvot pretrunā ar šo konceptu. Es nerunāšu tik abstrakti. Piemēram, tajā brīdī, kad tu sāc šķirot atkritumus, situācijā, kur tev nav atkritumu šķirošana, tu tāds dezorientēts sāc justies. Un kaut kā man liekas, ka tajā brīdī, kad mēs veidojam savu pasauli un savu pasaules izpratni saskaņā ar šīm cilvēciskajām un dabas vērtībām, tur, protams, ir jānomainās paaudzēm. Bet sabiedrība kopumā varbūt arī tad būtu mazāk atvērta impulsiem, kā rezultātā rodās tādi piesārņojumi, ko rada karš un tādas lietas. Bet es saprotu, ir tāds ļoti tāds ideālisks skatījums. Bet tālu nav jāmeklē. Es aizbraucu ciemos pie drauga Grieķijā, un Grieķija nešķiro atkritumus tā diži. Kaut ko šķiro, bet tas tā nosacīti. Un es vienā brīdī sapratu, ka man izbēsīja ārā tas, ka mans draugs nemīts paciņas kopā. Ja viņam ir diezgan daudz atkritumu, tā kā viss tas ēdiens, kas tiek pasūtīts, tiek vests iepakojums. Saka, kāpēc tu nemīts kastītes? Viņš ir kāda starpība. Un es sēdēju visu viņu atkritumus pārspietu tās kastītes kopā, man vienkārši kaitina. Un tas ir ieradums, kas man ir izveidojies šeit strādājot Svetbankā plus mājās. Jo tas vienkārši aizņem mazāk vietas miskastē, un es negribu tik daudz iet ārā atkritumus izmest. Lielas paldies par šo sarunu. Atgādinu, mūsu viesis bija Adriāna Kauliņa, ilgtspējas attīstības direktore. Mēs cerēsim, ka nākamais ieraksts būs par Latvijas bankas vadlīnijām, lauksaimniekiem, mežsaimniekiem un ko tik vēl nē. Temats ir ierunāts, sagaidām vasaras beigas un arī atvaļinājuma beigas, un es tiešām ceru, ka tas būs mūsu nākamais temats. Ja ne, tad izdomāsim varbūt kādu citu uzņēmumu pieredzi uzklausīt vai arī tam līdzīgus jautājumus ilgtspējas jomā. Paldies par klausīšanos un uz tikšanos. Paldies!